arī līdz šim tematam. Latvija un Slovākija savā starpā 11 metru sodisitēns. Viennozīmīgi. Cenšoties aizsniegties līdz bumbai, Andris Vaņins notriec Vladimiru Veisu. Un holandiešu tiesnesis nozīmē 11 metru sodisitienu. Aizķēra vicečempions. Un, protams, ka Hamšīks. Mareks Hamšīks pret Andri Vaņinu. 1-0 Slovākija vadībā. Otrais dārgākais spēlētājs aiz paša Diego Maradonas Napoli vēsturē. Tikai 25 gadus vecais Mareks Hamšīks, kuru sauc par Slovāku Davidu Bekhemu, bet Napoli treneris viņu nosauca par Lamparda un Gerarda tādu kopā salikumu. Mareks Hamšīks gūst vārtus un izvirza vadībā Slovākijas valstsvienību. Jā, Napoli par viņu samaksāja ļoti daudz, bet savulaik viņa tēvam nācās 125 000 kronu sameklēt, pārdot savu Škodu. Un 28 gadu vecumā, kas saka, atvērās pa īstam un pirmo reizi iekļuva arī izlases sastāvā. 0-2, diemžēl. 9. minūte jau 0-2. Nu, šķiet, ka 10. numuru tur visi apsveic Mareku Saparu, Turcijas kluba Trabzonspor futbolistu. Viņš tur laikam mainīja bumbas lidojuma virzienu. Nu, tūdaļ mēs redzēsim, kā tas viss notika. 3. vārti viņam jau šajā kvalifikācijas turnīrā. Viņš guva vārtus pret Lietuvu 1-1. Viņš guva vienus no 2 vārtiem pret Lichtensteinu. 2-0 Slovāki uzvarēja. Nē, Sapara arī izdarīja sitienu, bet kaut kam bumba trāpīja. Bet nu, vismaz šobrīd vārtu guvēju tiek atzīts 30 gadus vecais pussargs Mareks Sapara. Izpildīs 11 metru sodisitienu. Ļoti augstasienīgi. 1-2. 84. minūtē Māris Verpakovskis gūst savus 29. vārtus Latvijas izlases rindās. Šī viņam 94. spēle. Nu, gluži vai Antonina Paņenkas stilā. Izcili augstasienīgi nospēlē Māris Verpakovskis šajā epizodē. 1-2. Vēl ir laiks. Vēl jāmēģina.